Tomēr piespēlē groza apakšā Jonātam. Nu, ne īsti apakšā, bet tuvāk grozam. Bumba kūstās perimetrā un Smits vēlreiz ir precīzs 13. punkts Smitam. Šeit Mārtiņš Gulbis pieprasa minūtes pārtraukumu, bet arī apelē pie tiesnešiem. Par šo pēdējo epizodi viņa prāt jāskatās atkārtojums, lai novērtētu, vai nav pārtērēts uzbrukuma laiks, vai paspēja Smits trāpīt šo 3 punktu metienu 24 atvēlētajās sekundēs. Vai tas tā ir un kādu lēmumu pieņems tiesneši, to skatīsimies. Sākotnēji ir ieskaitīti 3 punkti, un tiesnesis Saunkrogers arī norāda, ka tagad tiks skatīts video atkārtojums. Pēc tā arī tiks pieņemts lēmums, vai atstāt spēkā šos 3 punktus, vai arī mainīt lēmumu, proti fiksēt, ka ir pārtērēts uzbrukuma laiks, un tas nozīmē, ka 3 punktnieks neskaitās. Nu, tas nozīmē, ka trenerim Gulbim iespēja ilgāku laiku parunāties ar saviem spēlētājiem, un, protams, tādu pat iespēja arī Nikolajam Mazuram, jo minūtes pārtraukums nevar sākties, kamēr nav apskatīts video atkārtojums un tiesneši nav pieņēmuši lēmumu. Tikai pēc tam, kad tiesneši lems par šo pēdējo epizodi, tad varēs sākties minūtes pārtraukums. Skatīsimies, vai tad vēl tas būs maz nepieciešams. Varbūt treneris Gulbis atteiks iespēju pieprasīt minūtes pārtraukumu. Katrā ziņā viņš rādīja galdiņam timeout šo simbolu. Nu, tagad tiesneši skatās, vai paspēja izdarīt metienu laikā, vai nepaspēja. Tiek ieskaitīti 3 punkti. Valmieriešu līdzutēja pulks uzgavilē, un tagad seko minūtes pārtraukums. Skatāmies arī mēs atkārtojumā, kurā brīdī atstāja rokas, atstāja pirkstus. Jā, nu redzam, šeit 0,1 sekundi vēl palikusi, un jau bumba bija atstājusi Smita rokas.